Čau! Esmu tavs copis draugs, un šodien mēs ar tevi brauksim ķert uz topwateriem Kaņēriju. Cik smuka, ai, atatā. Līda, kas tur jau diemžēl nav. Nē, ir! Kurš kā makšķernieks, kurš visu mūžu te nodzīvojas, uz ko vislabāk ķeras Kaņēriju? Ko es varu pateikt? Laivu bāze ir jauna sistēma, viņi sūta tev SMS ar koduņu, tu ievadis to koduņu un var paņemt laivu jebkura laika. Tā, kaut kas netveras. Avo. Nu viss. Un, ja grib, ņem 3 naktī, 2, cik grib. Kas man Kaņērī patīk, tu brauc un tev no visam pusam visu laiku brekši, līņi, kaut kādas milzīgie ruduļi, viss kas. Un tu skaties, te kaut kāds katls, un tā no visam pusam. Nu, ir te zīvis. Baltais tak notikti ir. A ja ir baltais, tad ir arī līdaciņa. Skaties, nu, no visam pusam, non-stop. Šeit, visur, vienkārši visur. Kaņērī vidējais dziļums virs aļģiem ir ap 10–20 cm. Protams, izņemot lielu plāciju, lielu dziļu plāciju preti bazei. Tāpēc pabrīdināšu jūs uzreiz, kā, ja pat ļoti negribas, bet dažreiz nāksies gan pārēt, gan patarīt motoru. Ai. Tas bija kaut kas labs. Tā, vajag saprast, kāpēc viņi neņem. Viņi iznāk. Viņi grib sākotnē, bet nekas nenotiek. Šita pat netrapīja. Varbūt vajag pamēģināt kādu košāko krasu. Varbūt šis ir pie vainas, ka viņi nevar trāpīt, ka saule viņi spīt acis. Un, jo es stāvu ar muguru priekš saules. Attiecīgi priekš līdekam tas ir priekšā. Priekš līdekam tas ir priekšā. Un saule spīt viņam acīs. Var tā. Tādu teoriju izvirzīt. Bet varbūt viss ir citādāk. Tā, es pamēģināšu to līdeku tūlīt vēl reiz noķert, jo viņa āķus uz akiem netrapīja. Ja viņa tur kaut kur vēl stāv, viņa var tu iznākt vēl vienu reizi. Droši vien. Tūlīt uzredzēsim. Jest! Kā tā? Cik var jau šodien garam sīst? Tā, Tā lielā viņa diemžēl jau nebūs. Tādā 50–60 pēc izskata bija. Es vēl padomāju, ka vajag kairot. Nevis ar motoru braukt, ja te jau gan sekals motoram grūti, gan varbūt viņi bišku baidas. Šodien tā ļoti klusī. Ir. Labā. Es jūtos, ka viņa tur ir. Tikai visu laiku mēģināju viņu kaut kā izmanīt. Tas laba, tas ap 70 pēc sētam. Ja ne lielāk, draugi. Es zinu, kāda ir problēma gan Kaņērī, gan Engurē, ka viņa var iesaisties lejā, zem tas putras, un tad tu neko pēc tam neizdarīsi. Un ja viņi, piemēram, mute viens trīžu rākis un viens ārā, kā man šobrīd, tad tu neko neizdarīsi. Tā, ko mēs varam te darīt? Mēs varam pagaidīt biško, ka viņa pati iznāks. Ja man būtu parinieks, es viņu paprasītu pieairēt mazliet.
Bet viens pats es droši vien nepieērēšu nekā. Viņi tur, es jūtos vēl stāv. Es mēģināšu ar vienu airi kaut ko izdarīt. Ja tas ir reāli. Nu sākas. Tā, kā man to darīt ar vienu airi, es nezinu. Bet, piemēram, šī tādi. Zini, ko es izdarīšu? Es uzlikšu kātu un normāli pieērēšu ar 2 airiem. Ceru, ka viņi nenozaks manu kātu. Es ar kājiem viņu turēšu tūlīt. Davai. Vai pat, zini, ar motoru pamēģināšu ātri. Ielikšu mazliet motoriņa. Šī tādi. Piepeldēšu šeit. Līdekas tur jau nav. Līdekas tur jau diemžēl nav. Nē, ir! Prikol, ir! Bet kā viņu izvilkt? Tas vienkārši jāliek otru kātu vai ko man jādara, es pat nezinu. Ir vai nav, nevaru saprast. Piepeldēsim tuvāk kaut kā. Te noteikti ar airi sanāks man. Tā. Ir tu tur vai nav? Es redzu pavadiņu savu. Tur tā lietā. Tūlīt es airi pazaudēšu laikam jau. Davai. Nedrīkst jau aiziet. Pēc tāda ekstrīma jau jāiet sačukā. Nē, nav. Bet šobrīd ir. Adrenalīns, tiešām. Sīkas daudz izdarīja tikko, lai viņu izvilkt, 70 tur plus būs. Ko, draudziņi, šī tāda smuka līdaciņa man trāpēs. 70 nav, 65. Viņa karsta ir. Karsta pēc tādas cīņas. Ko es jums teikšu? Braucat kaņeri ar parinieku, jo vienam bišku grūti. Un uz Megabas Dokix zaļo. Tieši uz zaļo, bet viņa labi sēdēja uz 2 makiem. Ja būtu viensākis viņa mutē, tad es viņu neizvilktu. Bet tā, ir. Un es viņu ļoti ātri tūlīt arī atlaidīšu. Nofočēšu, pēc tam atlaidīšu. Un davai, aiziet. To es arī negaidīju, ka kamera nokritīs man. Vajag statīvu piefiksēt laikam nākamreiz. Tā, ko, super, ķersim tālāk. Rīta pagaidam nav, neteikšu, ka nav veiksmīgā. Līdika viena tak noķērās. Nav daudzuma. Es gribu 50 zemmēru stunda, bet pagaidam nav. Bet būs vēl. Ceru, ka būs. Atradīsim to atslēgu, atradīsim vietu. Noteikti būs. Pusdienlaika sola lietus. Pusdienlaika jūs gaida surprise, mystery box. Un pēc tam būs noteikti. Pirmā līdiku es noķeru uz Golden Cage ar trezo, un man te ir tests no 1,5 līdz 18 grāmiem. Viņš diezgan tāds smalkāks kāds, un es jūtos, ka šodien, diemžēl, kamēr nav parinieka, būs grūti ar viņu izvilkt no metrā ar tādu putru. Viņa tur dziļi iesēdīsies un viss, un neko tu neizdarīs ar šītu kātu. Tāpēc paņemšu bišku rupjāko savu main kātu. Inquisitor, tā, tikai man airs traucē. Inquisitor, Golden Cage, 7.32 viņam tests. Viņš man liekas mūžīgs, man viņš jau 4 gadus kalpo. Ko es ar viņu tikai nedarīju. Un ūdenī un ugunī, visur viņš jau bijis. Ko viņš tikko nav redzējis,
Jā, jums pat labi nezināt to. Nu, ot, un pilnībā vesels dzīves, neko nesalaužu, biškiņ krasa kaut kur atiet pa galiņu, bet tā tiešām super kāds, diezgan universāls, tieši šīs tests. Viņš, neteikšu, ka viņš viegls, viņš tāds vidēja smaguma, bet viņš jūtīgs. Tu vari mest mazu rotiņu, nu labi, tur 3/3 izmeru kaut kādu. Tu vari ņemt kaut kādu hardcoreiņu, un tu arī jūtis, kā viņš spēlē. Bet tā ir paša laika. Tu vari ņemt 30-40 gramīgus džerkus, un viņš var viņus iztvičot, kas ir super labi. Nu, ot. Tā kā ļoti jums iesaku. Golden Cage Inquisitor 7,32 tests, augums 2,29. Es viņu jau diezgan ilgi nemainu. Tas nav dārgs kāds, viņš maksā ap 115-120 eiro uz doto brīdi. Bet šitam es nezinu, cik dzīves ir. Viņš dzīvo un dzīvos vēl. Otā. Karoči, es redzu, ka tur sēž līdekā, bet tur ir ļoti maz vietas, lai izvadītu maneklī, lai izvadītu sunīti. Tāpēc es iemetīšu poperī un pagaidīšu tā lēni, pa vienu sītinu. Op, op. Op. Varbūt viņa iznāks. Op. Labi, pamēģināsim vēlreiz. Tā pati. Jā, te ir paklājs, bet es redzu, ka tur notiek kaut kāda aktivitāte. Bet varbūt tas asarītī. Asarīši sēž tur arī. Grūti tā teikt. No, iemetu. Un pamēģināsim viņu izmocīt. Nē, laikam nebūs. Jūs redzat, kas notiek? Jūs redzat, kas... Oi. Tur kaut kas baigi labs. Izrādās. Jā. Baigi labs. Atkal kaut kas. Ap. Pat nezinu ap cik, bet... Ai. Nāk te. Давай šeit. Давай. Oi, tur liela. Tas būs liela. Давай. Sačuku pagriezīsim priekš tevis. Vienam tik nērti. Sačuks nav atverts. Jā, kardu babai. Nu, давай. Tas būs labā. Давай. Tas būs laba, draugi. Ja neizbegs. Давай. Gribu aizbēgt. Draugi, tas 80, 90, es domāju pat. Viņa ļoti grib aizbēgt. Tā es niedres, un es viņu nelaižu tur. Es viņu tur mēģināju nelaist, bet viņa grib pati. Sačuku, vajadzēja atvert saulēcīgi. Jo šobrīd ir čakars. Nu, viņa it kā labi sēž. Metrs nebūs, bet 90 noteikti ir. Давай. Nāk te, draudziņš. Jūs
redzēt, tas bija bīstami, jo Manniklis iesēžas uztveramā, bet līda kā atakējas. Bet viņa jau bija iekšā. Yes! Nu tas adrenalīns bija. Tā, uz nākotnē vajag sačaku atvērt savlaicīgi. Jo es tā uz pusi atveru, domāju, nenoderēs. Bet redz, noderēja. Pat akis man izlūcies. Nu, tas, es domāju, jau sačaka. Tūlīt arī viņu samainīsim. Šites arī. Man tie kaut kādi maigi stāvēja. Es abu samainīšu. Tā, nu labi. Times to pārādīt jums. Nu ko, draugi? Nu, šī tādā smuka līdacīņa. 92 centimetri un uz Megabus Dog-X uz smalku katiņu. Tūlīt mēs viņu atlaidīsim. Nu jūs redzēt, man godīgi sakot uz vienu brīdiņu, kad es uzredzēju, ka viņa sačuka atakējas un redzu, ka līdeka aizgāja, bet viņa aizgāja sačuka, man paveicas. Man sirds apstējas uz vienu brīdi. Yes, nu cik smuka, ai, atatā. Yes, tūlīt fotku vienu sataisīšu un atlaidīšu. Vienīgā problēma kaņēriem. Te ir ļoti sekls, ļoti karsts, līdekas te stipras, seklas, stipras, un kad tu viņu izvelk, viņi jau nav spēku. Un, nu, arī karstuma dēļ ļoti grūti izdarīt tā, lai viņa normāli pēc tam aizietu. Vat šita pagadam negrib. Tad viņai vajag izspiest gaisu te. Tūlīt es to arī mēģināšu darīt, lai viņi saglabā dzīvi un lai jūs vēl aizbrauktu te un noķertu viņu vēlreiz. Centīšos ar abām rokām. Kameru izlikšu pagadam. Nu, es mēģinu viņu izspiest gaisu. Grūti to parādīt. Jā. To es jau pamēģināju padarīt, bet viņa tik un tā pagaidām tāda varīta, var tā teikt. Nu, žaunas kustēs, elpo, tas jau labi. Es tak tevi pat nefilmēju. 10 sekundes kadrā un viss. Negrib vairs dzīvot. 10 gadus dzīvoju un vairs negrib. Nu, come on. Come on, davai, get up. Blin. Ja es vēl ēdītu to līdaku, bet es pat negribu viņu cept. Nu, jomāju. Davai. Modies, draudziņ. Modies jau 7 rītā. Šo, uz darbu. Aiziet. Davai. Nu. Elposim mēs. Žaunas kustēs. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši šoks un viņi pazaudēja ļoti daudz spēku. Kameras viņu velku. Žaunas kustēs, vispārējais arī kustēs, viņu jātur tāda stāvoklī, viņa pienāk sevi kāda brīdī. Žauna sāka kustēties jau daudz labāk. Nu, tūlīt viņa tad pienāk sevi un cerams, kā aizies. Tā, nu izskatās, ka viņa gatava aiziet, viņa jau redzu, sāka iet pamazam. Jā, nu viss. Tā kā viss ar viņu superīgi, un kur viņa pelt, nesteidzīgi tā. Žaunas vesels, viss vesels. Nu, mēs viņu izglabām! Uhu! Man ļoti interesē tas fakts, ka šodien kaņeri nav zemmērus. Visbiežāk te atrada tikai zemmēri. Nu, keras, bet ar mēra līdekam diezgan grūti iet. Bet šodien atradi. Mēra līdekas, bet zemmērus nav. Kā tā? Maini švakas. Jau kaut kur pusgadu ņemu līdzi uz sopi tādus proteīna batoniņus. Viņam augšā ir rūgta šokolāde. Un kāpēc tieši viņus? Jo viņam ir ļoti laba sastāva. Un jā, tur ir augšā rūgta šokolāde, 22,5 gramu olbaltumvielas un kalorijas tikai 170 aptuveni uz vienu batoniņu, kas ir super. Beders neaugs. Un ja tu seko līdzi kalorijām, olbaltumvielam, nezinu, ja trenēs ar sportu nodarbojas arī, tad tas superprodukts tiešām nopirkams Lidlā, kaut kur €40 maksā, kas tīri ok.
Un, jā, nav reklāmā, bet vajag, lai Rīmī vai Lidl kaut kādu reklāmas piedāvājumu man piedāvāja. Uzrakstīšu viņam. Tā izskatās, ka man līdzi nav āķis, uz ko aizvietot. Tur vajadzēja 6. numurs, un man tādus nav līdzi. Tā ņemšu citu vienkārši Volkeri. Man tā vesels kastes ar maneklim. Ko te mocīties? Mēģināšu Megabass Dock X Speed Slide. Viņš bišku agresīvāk, bišku lielāk. Nu, ja tādas līdekas, tad kāpēc viņam neņemtu? Nu ko, tikai šobrīd piekarās pirmais zemmeriņš. Vot. Un piekarās uz Shimano Splash Roller Junior. Veikala vispār ir diezgan daudz. Obā, gribu jums pastāstīt. Nu labi. Obā. Veikala, jā, turpināšu tādu šobrīd. Veikala vispār ir diezgan daudz visādus rētumus, ekskluzīvus manekļus. Jo esmu pats, slīmoju ar tā tēmu, man patika viņus meklēt. Vot, es sēžu no rīta, dzeru kafiju, un man patika meklēt kaut kādus raritētus, Japāņu dinozaurus, limited visādus edition, kaut kādus speciālus relīzus un, kaut ko tādu. Reto un ar dvēseli, īpaši ar dvēseli. Jā, bet runājot par šodienas līdekam. Acīm redzot, nekas pagadam neķerās. Man bija kaut kādas cerības, ka šodien būs makoņains. Kā jūs redzat, makoņains ir. Bet makoņains palika kaut kur tikai pusstundiņu. Pirms tā bija saule. No rītā arī bija saule. Un visas dienas šobrīd bija karstums. Es domāju, tāpēc viņa kaut kur vai nu pārvietojas tā, tūlīt putni nokirsim. Nenokirsim. Vai nu viņa pārvietojas dziļāk, jo tak bija 2 dieni pat 34, 32 grādi. Priekš līdekam tas baigi daudz. Tak vot, vai nu viņi pārvietojas dziļāk, kas ir visticamāk, jo no rīta es viņus meklēju sekluma, un sekluma man nebija nekas. Un kas vēl interesanti, kaņierī vienmēr ir tik daudz zemmerus. Es teiktu, te var savu rekordu uzlabot zemmeru daudzumā pa dienu. Bet šodien man trapies 2 zemmeri. Viss. Nāk, kamēr stāstīju, nāk līdeciņa. Netrapīja. Ai. Nekas. Vot, bet vismaz, kad pārbraucu dziļāk, sākā parādīties kaut kādas copīties, kaut kādi kontakti. Varbūt tūlīt. Viņa nāk vēl. Ai. Vajadzēja piebremzēt, bišku lēnāk vadīt. Labi, tas viņa nav vienīga te. Es jūtos, ka te ir vēl. Tad mums 2 varianti. Vai šodien ķerses tika lielas, vai kāds viņam pateica, ka šodien es būšu, un man ļoti patīk ķert zemmerus, tāpēc viņi kaut kur paslēpjās visi. Ceru, ka šobrīd līdeka nav izgājiens, jo, ja viņi ir izgājiens, tad esmu kaut kāda zemmeru točka, un nekas te vērtīgs nebūs. Bet pārbraukt arī negribas. Jo, kad ķeras vismaz kaut kādi kontakti, tad labāk būt te. Vot tikai tādēļ es ķeru uz Volkeriem. Tikai tādēļ. Pat ja tu nenoķer, tu redz to, un viss, tev diena izdevusies, tu to redzēji. Viņa kā delfīns izlēc ārā. Tas bija mēriņš. Ko pamanīju vēl, tas novērojums. Man šodien 2 tas abas lielas līdekas, gan arī tie, kas netrapīja, izgāja tikai tad, kad es ļoti tā lēni vadīju manekli. Kad vadu diezgan ātri, tad standarta tempā, neteiktu kā ātri, standarta tempā, vidējā, tad man nav izgājienu pat. Bet kad vadu lēni, tad ir. Interesanti. Jā, viņa nav aktīva, protams, šodien. Nav aktīva, visticamāk, dēļ tā, ka ļoti tā ātri samainies laika apstākļi. Un viņai vajag adaptēties. Tā dažreiz gadas. Man pat gadēs tā, ka no rīta nebija nekā,
īpaši Babitas ezerā. Piemēram, atbraucu, nezinu, 6, 2. Un tādi vairāki gadījumi bija. Mēs ķeram, no rīta tur noķeram kaut kādu vienu zemmēru uz 2, un pēc tam 11:30. No tukšas gaisas, bam, 8 mēra līdekas pa stundu man. Tā kā viss var tu samainīties tā, pa vienu klišķi. Uz ko man arī ir cerības. Nu, te man jau 5 kontakti pa cik te? Pa kādam 15 minūtēm. Laiks tuvojas pusdienlaikam, man vēl pieķeras kādi daži zemmēri, pāri sasarīši, rūdulīs. Un, lai nepalaist garam vienu ļoti interesantu pasakumu, es arī dodos laivu bāzē. Ne tikai es viņu skeršu, bet arī ielaidīšu te. Kādreiz skersim pēc tam. Ko ēst? Lai aug milzīgas un lai mēs vēl te gadiem, 10 gadiem, kā vat šitais ķeram un viņas. Un atlaižam atpakaļ. Jā. Nu, par mani tīpaši. Ja tu pateici par gadiem, tad, ja man ir tagad 79, tad padomā, diez vai paēties. Tā, ņemsi atpakaļ vai vēl? Paldies. Tā ir dāvana. Tulks jānokrīt. Mani sauc Dace, esmu Lapušciema pagasta pārvaldes vadītāja. Pastāstiet, kas man šodien te notiek. Mēs esam Kaņieru ezerā un šodien tiek ezerā ielaisti 21,000 līdekļu mazuļu. Tā mums pēdējos gados ir jau tāda regulāra akcija, lai atjaunot ezera zivju resursu. Un tā kā šogad bija īpaši barga ziema un arī zivis izsala, tad ceram, ka šis būs tāds svarīgs, nozīmīgs un uz pozitīvu vērst akcija. Jā. Vai jūs laižat tikai līdeku mazuļus vai arī, nezinu, ruduļus, karpas? Nē, principā laižam tikai līdeku mazuļus. Bet nākotnē, es domāju, tas tiks arī mazliet vērtēts detalizētāk, jo Kaņieru ezeram kopš pagājušā gada ir jauns apsaimniekotājs, un viņu plānos ir arī monitorēt šo lietu, un tad tas varētu tik kaut kā pielāgots. Sveiki, Anatolijas! Sveiki! Nu, pastāstiet, kas mums šodien notiek te? Šodien ielaidām zivis 21,000. Oho! Ataudzēts līdecenus. Nu, izskatījās no 7 līdz 10 centimetri. Gan bišķi lielākas tu šitos, ja es redzēju. Nu, vidēji, mēs jau skaitām vidējo. Vidējais būs 9 centimetri. Paldies! Ir tāds mīts starp cilvēkiem, starp mums makšķerniekiem, ka visas zivis, sapuvušas nomira pa ziemu, dēļ tādas bargas ziemas. Nu, ja es teikšu, ka nekas nenosprāga, tad es melošu. Nu, kaut kas nosprāga. Bet priekš šitā ezera, ja nosprāga, noslāga. Kaut kāds 1000 kilograms, 2000 kilograms, tas ir piliens jūrā. Lielākā daļa paslēpās upe, Slocens upē, jo mums ir šitam ezeram ietek upe. Un upe bija pilna, es pats biju 4 reizes makšķerēt ar eholotu. Upe bija pilna, nevarēja mormiški izlaist cauri tam slāni. Nē, viskas tur bija. Tur bija viskas. Tad starpiņu upīti un sloceni. Tur bija tece, visu laiku slūžas bija vaļā, visu laiku notika ūdens tece. Es pats arī skatījos, cik tas ūdens ir zem ledus. Tur bija 50 centimetri svaigs, tāds, ja pūst, tad jūt, tā kā tengurē citreiz. Protams, zivis, kuras palika kaut kur maliņās, kaut kādos sēkļos, protams, tās apsprāga. Pirmām kārtām mazie asarīši. Līdekas bija maz, rūduļi, bet pirmais maijs šogad parādīja, ka pat labāk nekā pagājušajā gadā. Atklāšana bija ļoti laba. Ļoti bija daudz lielas arī. Mums tagad pie jauna apsaimniekotāja vairs nav tik daudz laivas, 15 laivas. Vidēji ir katra laiva iebraukusi 2 reizes, no rīta līdz pusdienām un no pusdienas līdz vakaram. Ir izvestas vairāk kā 200 līdekas. 2 atlaistas.
Tas ir pirmais, otrais, trešais mājas. Pa 3 Krastā ir izēstas vairāk kā 200 mēra līdekas. Un cik vēl bija atlaists? Lielākā līdeka ir 97 cm, kura ir paturēta. Bet atlaists ir 1,3 m, 1,2 m. Zivis ir. Līņi nārsto, brekši iznārstoja. Nu, varbūt rūdulīši ir apsprāguši, bet lielākā daļa Ļoti, ļoti daudz. Es biju tā gala šodien, tur ļoti daudz. Antinciema gala. Redzējāt, cik daudz zivis? Ļoti daudz. Gan ruduļus daudz. Jūs redzēsiet droši vien, ka zemērus varbūt šodien nav. Cerams, ka šodien nav. Nu, vainīgs ir tas lielais karstums, jo zivis, nu, negrib. It sevišķi līdeka, jo tas skābeklīts paliek tā kā mazāk, ezers ir sekls, un ar to karstumu skābeklis, nu, tik nav labs stāvoklis zivīm, un tā apetīte, protams, zūd. Bet sestdien un piekdien no rīta makšķernieki, kuri iebrauc 4 no rīta, ļoti apmierināti izbrauc. Kā es sapratu, šīs mazuļu ielišanas projekts būs arī nākamgad, un tā kā viņš nav reizēs. Viņš nav katru gadu, jo, nu, tas zivis arī nedod vienkārši iedod, jā. Jāpiedalās ir konkursā, jā, valsts izsludina konkursu, un ezeri, kuri piedalās un kuri ir vinējuši, dabū līdekas. Pagājuši gadu Kaņa rezerves dabūja 25 000, šogad 21 000, bet tas ir ļoti labi. Brauciet pēc pāris gadiem, un tad redzēsiet, cik te ir līdekas. Kā makšķernieks, kurš visu mūžu te nodzīvojas, uz ko vislabāk ķeras kaņeri? Ko es varu pateikt? Nu, pēdējos 2 gadus tomēr džerki. Pagaidām ir baby džerks. Lieli kaut kādi? Vidēji. Pašlaik vidēji. Rudenī tad sāk strādāt pēles lielas, lieli džerki. Bet pēdējie 2 gadi vislabāk ir džerks. Pirms tam bija topā bija vokeri, ja? Pa virsu. Tad bija, vēl pirms bija mūģis. Tā tendence visu laiku. Laikam līdeka tomēr viņai ir savas smadzenes, un viņa 2-3 gadus viņa ķerās uz kaut ko, tad viņa laikam pie to mānekļu viņa pierod, un vairs tik labi vairs nav. Jo vēl 3 gadu atpakaļ tikko, ka parādījās tās lielās pēles, jā, līdz 40 cm, nu fantastiski ķērās lielās līdekas. Nākošajā gadā vairs nē, tikai džerka. Te viņa laikam bija devujusi vai pa zobiem, vai viņa, jo makšķernieks starp citu ļoti daudz laiž vaļā. Lielās līdekas ar katru gadu, nu, kas ir virs 80 cm, nu, cilvēki vienkārši viņas laiž vaļā. Pateicoties arī jums, makšķernieki, te ir lielas trofejas zivis. Pat es šodien nokeroju. Nu labi, ne pat es. Es šodien nokeroju 92 cm. Nu, laba līdeka. Priekš 8 cm sunīša. Forši. Lai jums arī tāda trapas un braucat Kaņu ezerā. Gaidīšu. Lai viņi lūk. Kaut kā tā arī pagāja šoreiz mana copa kaņērī. Un zini, man priekš tevis ir viena prasība. Nepalaiž garam to augustu, septembrī un aizbrauc pacopēt kaut kur uz topwateriem, lai tev uz visu atlikušu gadu palika atmiņā tie izgājieni, līdeku izlecieni un vienkārši šīs skaistākais copas paveids. Tavs copas draugs, uz tikšanos!